Cienījamie kolēģi, tagad tas laiks apmēram ir, tad lūdzu, kurš ir par to, lai šodien atklātu domas sēdi? Labi. Vai pie tā visa, kas ir izsūtīts, cits agrāk jautājums, cits vēlāk, kādam ir vēl kas piebilstams, iesniedzams, maināms? Tad apstiprinām ar visiem papildu jautājumiem, kas ir izsūtīti, ja? Nav nevienam nekas verbāli te. Paldies. Gan labi, tad ķeramies pie darba. Pirmais. Bērnu ciemata republika iesnieguma atcelšana. Modri, man liekas, kas to zina ziņot? Andra zina labāk. Ja Andra zina labāk, tad ziņo Andra. Viņa protokolē. Tā ir jau, kurš māk labāk izstāstīt. Tad Andra, jā. Pagājušā gada jūlijā pieņemts lēmums, ka celtniskajā 15. tika nolēmts šo zemes gabalu iznomā Bērnu ciemata republikai. Tika viņiem Bērnu ciemata republikai šai biedrībai tika nosūtīts vēl iesniegums ar lūgumu iesniegt papildus dokumentus. Uz vēstuli netika saņemta atbildi, nekāda dokumenta netika iesniegti. Vairāk nekāda iniciatīva no šīs biedrības nav bijusi. Mums līgums nav slēgts. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts atcelt Provinces novada domas 28. jūlijas 16. gada lēmumu, kad biedrība Bērnu ciemata republika iesniegts. Labi, vai ir jautājumi ziņotājiem? Nav. Varam balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais par reģistrēšanu zemes grāmatā. Tur vai kāds paskaidrojums, ja pietiek ar to, kas ir uz stāfeles? Tur viss ir skaidrs, ja? Varam balsot. Kas par? Vienbalsīgi. Trešais. Vai tur mēs esam tiesīgi izteikties, ja? Tur ir slepenie dati. Nebūtu ieteicams. Varam balsot? Jā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļu dzēšanu. Vai vajag ziņotāju, vai tur viss ir skaidrs uzrakstīts? Vajag ziņotāju? Nevajag. Viss ir uzrakstīts. Kas par? Vienbalsīgi. Tā, par zemes gabalu nodošanu iznomāšanai. Vajag ziņojumu, ja tur arī viss uzrakstīts ir. Viss saprotam. Labi, kas par? Vienbalsīgi. Par zemes nomu. Nav jautājumu? Nav. Balsojam? Kas par? Vienbalsīgi. 7. Ēkam. Palīga. Vajag ziņojumu? Vajag. Andra. Pati. Pašvaldībai piederīgs šums vārtā vecā aptieka, kurš tā jau kādu laiku neizmantot un saimniekos. Pašvaldība ir saņēmusi ierosinājumu par šo īpašumu personu izteikusi vēlmi iegādāties. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts uzsākt šī īpašuma atsavināšanas procesu. Jā, loģiski. Ir vēl kādi jautājumi? Nav. Varam balsot? Kas par? Pret? Es palūkšu. Manam balsojumā pierakstīts, jo es uzskatu, ka šis īpašums, viņš ir vēsturiski būtisks vārds pagastam. Tieši 20 pēdējo gadu laikā ir radusies situācija dēļ vadības un arī izpildu personu negribēšanas. Varbūt arī tādas inerces pēc, ka šis īpašums ir tik tālu nonācis, ka patiesībā reālais saprāts saka jā. Tur vairs pašvaldībai nav ko darīt, viņš ir jāatsadīt. Un tieši tāpēc es balsoju pret. Paldies. Komentārs pierakstīts, ejam tālāk. Tā, 8. Šķēdi. Ir jautājumi? Ja tur viss uzrakstīts ir. Labi, varam balsot. Kas par? Vienbalsīgi. 9. Tilti. Dzīvoklis. Tur viss ir uzrakstīts? Jā. Varam balsot?
Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par reģistrēšanu zemes grāmatā 10. jautājums. Tur ir viss saprotam, ja vajag ziņotāju. Nevajag. Labi, tad balsojam. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 11. Par reģistrēšanu cimdiniekos un nodošanu izsolē. Tur ar visu skaidri un gaiši uzrakstīts. Ir jautājumi? Nav. Balsojam. Paldies. Vienbalsīgi. Tā. Tā viss ir labi. Kam ir otrā lapa? Kādā nozīmē? Otrā Apšā būtu. Balts. Kā viņam beidzās? Nav tā otrā lapa. Tehniskā pauze. Tā, mēs līdz 12. tikām. Nu, bet tur arī viss skaidri rakstīts. Lūrēs uz tāfeli. Toč nav. Neķer kreņķi, kādam jau ir. Tagad man ir. Elgi iedēv. Nu, šodien tāda diena. Labi, bet tur ir viss skaidri uzrakstīts. Varam balsot? Jā. Kas par? Paldies. Man liekas, ka vienbalsīgi. 13. Tā. Tur jau laikam neko nevar ietekmēt, ne? Nē, jūcīgi, ka viņi bija uzreikinājuši. Kas tur bija, Andra? Andra mācēja labi izstāstīt. Nu, tad izstāst, Andra. Jā. Nu, pat īpašniec, jā? Jā. Bija uzrakstījuši, ka nav kopts, bet faktiski ir kopts, vai ne? Nu, to vienu... Zinu, ka Laukatvalsts dienas arī paskaidroja, ja nav pieteikti platība maksājumi, viņi nebija izbraukuši rudenī arī uz vietas apsakot. Viņi bija apsakot tagad tikai to, kur bija pieteikti platība maksājumi. Tāpēc platība maksājumi nebija saka, tad viņi arī nebija izbraukuši. Nu, skatīja, ka nekopts. Jā. Iepriekšējā gadā jau nebija kopt, nebija sakots tik labi, lai atzītu par koptu. Un šogad bija sakots labāk, nu teikt pagājušā gadā. Un atzina, ka nekopts. Nē, tagad bija tā kā labāk. Nu, jā, nu tas ir papildus, tas ceļš to papildus nekustamējuši. Nu, piedodiet. Varam balsot? Jā. Par 14. Jā. Tur viss ir uzrakstīts? Nu, tad dodam izsolē. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 15. Šito te apsolījās Ginta noziņot. Tā bija? Jā, vajag, tad jā. Jā, tur komitejā bija kaut kāds, mums tur atzīmi, kur mēs prasījām, kas tur, vai paši ir līdz galam izskatījuši, tur pielaboja, tad tās Ir pielabots, jā. Un tātad nolikums ir izstrādāts pamatoties jau uz šo samagas sociālo garantiju nolikumu, jau, ko mēs iepriekš jau pieņēmām. Šeit vairāk tātad pie kā bija vairāk, teiksim, varbūt ar ko atšķirās, kā jau mēs runājam, pamatījā bija tajā sadaļā, kur taisni gāja runa par šiem arodārstiem, par šo medicīnisko, kas mums līdz šim varbūt bija tāda nesakārtota lieta, par šiem medicīniskiem pakalpumiem, izejot, teiksim, šīs ārstu komisijas, ko tad apmaksā un ko neapmaksā. Teiksim, tā varbūt bija tāda atšķirīga sadaļa no tā vispārējā garantija nolikuma. Bet pārējais jau praktiski viss ir tā diezgan stipri līdzīgs, kāds tas ir lielajam šam garantija nolikumam. Tas, par ko mēs tur diskutējam, par tiem tad tie labojumi ir aizgājuši. Labi. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Tā balsoja? Kas par? Vienbalsīgi. 16. Vajag ziņojumu? Pakomentēt, vai tu precizēji, vai pārējie saka? Tad jau Ginta uzņemsies pati. Tātad biblioteku nolikumi mums tika jau apstiprināti jau pagājušā gada rudenī, tad, kad bibliotekas gāja akreditācijas, bet uz šo brīdi viņi ir pārskatīti, jo struktūrāli mums ir mainījies tas, ka
bibliotekas, tā kā nav šobrīd kultūras nodaļas pakļautībā, bet ir atsevišķi iestāde. Un šeit pamatā mainījās, tātad šis mainījās un mainījās arī tas, par ko tādas mazliet diskusijas tieši par aizvietošanām, kas notiek atvaļinājumu laikā, kad kāds no bibliotekāriem dodas atvaļinājumā. Attiecībā uz pilsētas biblioteku, tātad bibliotekas vadītāji var aizstāt kāds no esošiem bibliotekāriem, kas jau strādā, bet attiecībā uz filiāļu vadītājiem mēs tomēr atstājām šo te variantu, kad, protams, ja ir nepieciešams, tad arī filiāļu vadītājs var aizvietot cits filiāļu vadītājs, tas nozīmē, pieņemsim, Bārtu var aizvietot Gaviezes pakaļs bibliotekārs, bet otrs ir arī tai pašā punktā klāt tas, kad arī kāds, kā mums arī šobrīd arī ir šī situācija, kad atvaļinājuma laikā tieši šo grāmatu apmaiņu var nodrošināt arī kāds no pārvaldes darbiniekiem, kas tur ir uz vietas. Un tas tātad notiek saskaņojot un izpildirektoru rīkojums. Tas ir. Labi. Tā ir tā situācija, kāda ir arī, teiksim, mēs iztēlamies uz vietas. Tajā brīdī tas bibliotekārs var būt visur, bet ja ir kāds, kas māk tās grāmatas iedot, tad visi priecīgi. Varam tā balsot? Jā. Tur vajadzētu pastīties pie tām filiālēm, tās adreses, jo es skatījos Mēdzes pagasts bibliotekā bija indeks nepareizi. Tur droši vien ir, viņš uz vienu nolikumu bāzīts ir taisīts un varbūt palicis tur ir. Jā? Var tā būt, jā. Paldies. Tur bija steigā redzēja ir 6-1. Jā, droši vien, ka viņš jau visi jau viņa vienādi. Tur gandrīz tikai tās adreses mainās. Tur tos indeksus pārvaldiet varbūt visiem. Labi. Kāds kaut ko ierauga. Varam iet tālāk, ja vajadzēja balsot. Jābalso, jā? Vienbalsīgi. Paldies. 17. Vajag vēl kaut kādu ziņojumu? Finanšu komitejā mēs precizējām, manuprāt, pa budžetu, kur atbalstītu vienu tā kā te ir palicis. Mēs to ideju atbalstam, bet tā finanse jāatrod iekšēji, tai skolā, ko sauc par ģimnāziju. Ja brauc no ģimnāzijas. Ja Zigmund nav variantu. Ja mēs norunājam, ka līdz jūnijam tā budžeta neaiztiks, tad tā kā tā, tu jau nezini, kāda būs nākošā sezona un dabūs to budžetu grozīt. 1. jūlijā izlabos. 1. vai pēdējā jūlijā, bet dabūs jau grozīt. Būs taču noteikti jauns mācību gads ar... Finanšu komitejā es atvainojos Lēma Grobiņas ģimnāzijas budžeta ietvaros. Jā, par to arī mēs runājam. Tur jau rakstīts. Zigmunds šim brīžam ir mazliet izbrīnēts. Tā var būt. Viņš bija cerējis uz to, kad ir, bet ir sadalīts uz pēdējiem kapēķiem. Katrs veido savu budžetu, un arī ģimnāzija veidojas šo budžetu, un nebija plānojis tādu īpašu braucienu, un praktiski tad tur ir viņiem pašiem jālem, vai viņi var atrast, vai arī viņi nebrauc. Jā, mēs varam to labāko novēlēt, lai veicās meklējumos, bet te tāpat tas budžets ir sariktēts. Mēs pēc savas saprašanas neatradām, kam noņemt un kam iedot, tagad iedot, jā. Tā. Tad paliek pagaidām tā kā projektā. Lai pameklēt tur visi. Skolas gadu višķi ātrāk noteikti. Jā, vienu dienu ātrāk un naudu iznāk. Zigmunds skatās pat iet. Labi, kas ir miera balsot, tie balsojumi, tad redzēs, iznāk vai neiznāk. Iznāk, tā, kas pret, kas atturās. Jā. Tad 2 dienas ātrāk, jā. 2 atturās. Jā. Paldies, nobalsot. Nobalsots, lēmums pieņemts. Ejam tālāk. Erika Kānberga sarakstītu grāmatu. Tur vajag stāstīt, ja tur viss ir melns uz balta. Vajadzētu viņš pastāstīt. Ginta, tu tā smuki mācēji izstāst. Pa grāmatu arī, jā. Kā mēs tikām pie tā piečuka. Piečuka to varbūt tad Ilva var pateikt, bet tātad jā, ir šī grāmata un pirmdien notiek grāmatas atvēršana. Grāmata ir par mūsu novadu.
par mūsu novada cilvēkiem, par dažādu profesiju cilvēkiem, par mūsu dzīvi, par mūsu vēsturi, par mūsu sadzīvi, tradīcijām. Tā kā, var teikt tāda mūsu novada kronika. Un grāmatas, cik ir arī iegādātas, iepriekšējā pieredze rāda to, kad šo grāmatu arī vēlas nopirkt. Savulaik tāda bija arī Egila Juceviča grāmata par grobiņu, kurai tāpat noteica šo pārdošanas cenu. Un pat teikt, šobrīd arī mums vairs Juceviča grāmatas nav, viņas arī viss ir, teiksim, gan kā prezentācijas materiāls aizgājis, gan arī viņu ir daudz cilvēku iegādājušies. Un tāpēc arī mēs paredzam tādu situāciju, kad šī arī varētu būt tā grāmata, kad cilvēki vēlēsies iegādāties. Protams, mēs vienu daļu arī izmantosim viņu kā prezentācijas materiālu, bet, lai šī grāmata būtu pieejama, tad viņai ir jānosaka šī cena, un lai mēs viņu varētu arī pārdot. To mēs varam darīt. Teiksim, domē, grāmata varēs arī domē iegādāties, lejā ir kase, kases aparāts. Katrā bibliotekā arī var šo grāmatu iegādāties, jo arī bibliotekas ir tiesīgas sniegt maksas, teiksim, pakalpojumu. Viņiem ir šīs liešu grāmatiņas, uz kā pamata viņi arī var veikt šīs te finanšu funkcijas. Tā kā, tā arī tas ir radies. Un savukārt šis izcenojums, tātad, ja nemaldos, tad bija saskaitīts, kā ilgi tur 5,46, un tad nolēmām finanšu komitejā, kad apaļot šo summu uz 5. Tu, kā mācīts matemātikas skolotājs, zini, ka līdz pusē ir uz leju, jā. Varam tā tad? Jā. Vai pirkt divas iznāks vairāk? Jā, labi. Nākošreiz. Bet vai mēs varam balsot par tādu projektu, kā ir sagatavots? Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Viens atturās. Labi, ejam tālāk. Tā, centrālā iela 2,6 cimdinieki. Izsolē notiek. Tu domā? Pēc. Izsolē noteikums. Jā, noteikti. Labi, ja jau kāds ir sarakstījis, var tur kāds ko pielikt no savu, ja tā kā ir, tā varam stiprināt. Jā. Kas par? Paldies. 20. Buivits gavies. Un cik tad tur tā? 2 hektāri. Ir jautājumi par to? Pirmpirkuma tiesības droši vien ir piedrošas ēnas. Labi. Tā balsojam. Paldies. Vienbalsīgi. Es nevaru piedalīties. Ko? Nē, ja ir tā, ir laba lieta. Viņš raksta. Tā. Bet ir mazliet sarežģītāk. Par atteikumu. Saņemt dzīvokli. Kā modru? Ja man dod vārdu, es izstāstīju. Jā, no modru vārdu. Es priekšēdātais dod vārdu. Ierakstīts bija atteikumi, bet cilvēks Jā, tu nerunājies tā kā Genādija. ieradās uz komitejas sēdi, Nav. un bērns ir dzīvojis tikai Pārtā no 96. gada un mācījies arī skolā un pierādīja, ka viņš ir 20 gadu. Un šodien būtu lūgums to atzīt. Galvenais jau tā ideja, kad atzīt, jā. Atzīt, jā. Un tos vārdus jau mācēs kāds pierakstīt. Nezinu, bet ierakstīts te ir atteikts. Nezinu, darba kārtība. Lūgums ir apstiprināts. Visi, kas gribējuši izteikušies par to jautājumu. Bet projektā ir tiesīgi saņemt, jā? Komiteja lēma, kad atzīt saņemt. Es saprotu, ka tas ir komitejas lēmums nepareizi. Kad darba kārtībā iekļauts komitejas viena kārtības nosaukums, bet pēc tam jau komiteja lēma par atzīšanu. Lēmums rakstīts. Es piedalījos komitejas sēdē. Nolēmi. Atzīt. Atzīt. Tad tā kā projektā? Jā. Kas par? Vienbalsīgi. Tā.
Tagad Arī ieradās uz komitejas sēdi, tika jautājumi izskatīti, un komiteja atzina, ka ir tiesīgs iestāties rindā ar 55. numuru. paldies. Ir jautājumi ziņotājiem? Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 23. Tika iepazīstināti ar dzīvokli, pagaidām viņi dzīvoja kopā ar un tagad parāds tiesīga saņemt dzīvokli uz rindu, un māte pārcelsies reizē ar viņu arī uz šo jādomu piešķirt dzīvokli. Bet tu Un nevari atbrīvos teikt dzīvokli. par to māti, ja tu nevari teikt, tur jau tikai par to. Mums ir, ka viņi pārceļās reizē. Tas arī tur rakstīts ir. Jā, aprakstā. Pirmā punktā ir rakstīts. Zemā. Nolēma, ka droši vien nevar. Pārceļās. Tādi. Viņi gaida šo lēmumu, lai varētu atbrīvot Es dzīvokli. tā kā gandrīz domāju, ka vai to maz vajag rakstīt. Nu, ja pārceļās labi, un ja viņi tev nepārcelsies, ko tu darīsi? Mums ir tiesības prasīt, ar kas pārcelsies līdz uz dzīvokļiem, mēs piešķiram. Jā? Jā. Labi, tad par visām tavām Lēmumu, tiesībām un visu. lēmumu projektu. Nē, mēs jau prasām. Tas nenormāli. Nē, nu, ja jau aizies, tad jau viss kārtībā. Tad ceram to labāko, jā? Tad balsojam, tagad projektā. Ko tad ar to parādu? Tā kā es gribu. Nu, jau vairs neko nobalsojam. Nē, Vairāk. nē, par to piešķiršanu. Jā, kā tu balsot. Lūcijai. Ja. Tad iznāk vienbalsīgi. Es neievērošu. Tā 24. No grobiņas pārceļās uz dubeņiem. Ir piekrits, uzrakstīja arī iesniegumu. Dzīvoklis nav tas labākais, dzīvoklis ir Malkas apkūra centra iela 10, dzīvoklis 6. Bet viņš piekrīt. Bet piekrīt. Labi. Komiteja piešķīra un lūdzu domē apstiprināt. Kas par? Vienbalsīgi. 25. Pagaidām pie civilu vīru. Vienam dzīvokļi dzīvo 6 cilvēki. Un tagad ir piekritis pāriet uz. Tur mēs arī ar juristiem izrunājamies, ka tā civilu laulība viņai nebija nekāda parāda, ja? Un pārceļās viņa rīts, bērni. Un komiteja aicina domu atbalstīt, lai pārceltos uz. Un viss maksā. Tad labi, tad atbalstam. Paldies, vienbalsīgi. Tā. Tā ir. Nu, Jaunatas iela atbrīvojās kādreiz, kur dzīvoja viens cilvēks. Dzīvoklis tika atrādīts. Viņš piekrīt. Un piekrīt. Labi. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Uzņemšana rindā. Modri. Nu, ja viņi dzīvo kopā, tur ar, nezinu, māsu vai meitu, vienā dzīvoklītī, un viņš ir gatavs, kad viņam, jo viņi uzņem rindā un Kas par? pienāk. Paldies. Vienbalsīgi, tā telpa. Maksā? Maksā. Tas ir invalīds. Te ir uzrakstīts gan ne uz nenoteiktu laiku, noteikti laika, es nezinu, lēmumu projektā, bet man lūgums ir tomēr uz nenoteiktu laiku. Ir, jā, bet te manā lapā nav. Tā var būt, kā kuram uzrakstīts. Tur laikam bija kļūda, jo es skatījos, tur arī veselā virknē, es nesapratu, kāpēc tā ir rakstījuši. Nē, Tad uz tur bija nenoteiktu kļūda, laiku. jā. Kurš gatavo, jā, Ive? Bet piedosim. Tāpēc, ka pasīdot Labi, Nu, jā. balsojam? Jā. Vienbalsīgi. Tā.
Pagarināt vienistu dzīvokli vārtā. Jā. Parādi nav. Kolosāli. Ir? Nu, cik tad tur ir? Nu, Mēs jau te tik smalki neskaitam. nu varbūt, kad ir parādi. Labi, bet nu neskatoties uz to nelielo parādu, Lūdzu. lūgums apstiprināt. Jā, kas par vienbalsīgi? Jā, Un tai pašā mājās dzīvo arī vecāks puika. jā. Lūgums viņam arī nav tur nekāda parāda. Labi, nav te parāds. Kas par vienbalsīgi? Tā, 31. Nu, tie ir cilvēki, ko mēs pārcēlam no... Un viņiem bija uz līgums, terminētais Jā. līgums, un tagad ir uzrakstīts, ka viņi tur ir gatavi dzīvot arī tālāk. Un Nu. būtu lūgums Tas apstiprināt. gan labi, ka cilvēki ir, jā. Parādi nav. Tā ir mājā ir cilvēki. Nu, kas Jā. par? Vienbalsīgi, tā, 32. Tas pats. Tā pašā mājā. Lūdzu, tas pats nav, cits dzīvo. Nu, Jā. Jā. Un līdzīgi, jā. Māja, jā. Varam atbalstīt modri. Lai ko viņš teikt, jā. Paldies, vienbalsīgi. Tā. Akalīris līgums, 33. Nu, tas parādiņš ir maziņš, bet lūgums būtu tomēr pagarināt. Atbalstam modri. Paldies. Vienbalsīgi. 34. Ir divi varianti. Nu, Viens ir un abi ir uz komitejā, tā, mēs it kā nolēmām pagarināt, bet nu viņam ir neliels parāds. Un otrs variants ir nepagarināt. 26 eiro. Tātad godīgi runājot, tas varbūt ir 1 mēneša parāds. Juristi uzskata, ka nevajag pagarināt. jūs juristi esat redzējuši? Nē, nu viņa vārā nekur nesviedīs, tikai tas radīja precedentu, kad viņi brīdināt, ja nemaksās, tad izsviedīs. Tā ir tā ideja no juridiskā puses. Nu, taisnība jau ir, ja nemaksā, tad izsviež. Tā, ziņotājs ir noziņojis, projektā ir Divi varianti. Pagarināt vai nepagarināt. Kurš pareizais? Pareizais pagarināt. jā, nu, tad ir divi projekti. Nu, divi varianti. Es varu izteikties. Ja viņš ir solījis līdz 31. martam samaksāt, varbūt, ka mēs varam atlikt vienkārši skatīt nākamā sēdē. Ja viņš būs samaksājis, pagarināt. Jā. Nu, ir trešais variants. Romi. Nē, es jau domāju, kad... Kā tur ir? Viņš vispār maksā kaut ko? Pilnīgi neko nemaksā. Jā, nu, bet mīļie kolēģi deputāti, ja jūs to vīru redzētu, viņš knapi var paiet. Nē, viņiem tad vēlas, tur atrisinās vismaz pagājuši divi, nu vajag pagarināt. Nu, bet tad pa sociālo līniju. Vēl ka kaut viņam kā kaut kas piepildu vai piesaka, ko. Jā, tev jautājums ir taisnīgs tā, par sociālo līniju. Saņem ja? sociālo. Nu, ja jūs sakat, ja jūs... Atliekam, tā kā Inga teica, ir tagad 4. variants, jā, un tad pa sociālo līniju uz nākošo reizi sagatavojam, ko visu viņš var dabūt. Es domāju, ka pareizākais būtu jurists. Ja man atļauts, pareizākais būtu nepagarināt juristu, aizsūtīt viņam šo lēmumu projektu, ka nepagarināt, un viņš tad pieņems lēmumu samaksāt, ko vēl kaut kādu jaunu lēmumu. Nu, mēs taču varam modru aplikt. Lai sociālai darbinieki izpēta, ja viņam pienākās kāds pabalsts, tad... Tāpēc jau var arī šito atlikšanu ar viņam aizsūt. Jā, tieši tā, aizsūtam to aplikšanu. Tāpēc ir vienlaicinājums nepagarināt. Un aizsūtīt, ka viņš ir parādnieks, un ka viņš samaksā, tad viņam pagarina. Un tad ir priekšlikums Labi, bet ar piebildi, nu tad ir priekšlikums atlikt, bet ar piebildi, kad uz nākošo reizi jāziņo sociālam dienestam, ko viņš viss var dabūt, nu kā sociāla aizsargājums, vai arī vai viņš var dabūt darbu, nu, tad ilgi pie tevis.
Labi? Nu 1 pa 2, vai uz sociālo dienestu vai pie darba? No sociālā dienesta par šādu cilvēku nav bijis neviens iesniegums. Nu tā varbūt, ja cilvēks ir kautrējies, nu tas dienests, lai izpēja. Nu tad ir priekšlikums, mīļie kolēģi, atliekam uz mēnesi un uzdodam sociālam dienestam to jautājumu izpētīt, vai viņam pienākās sociālā palīdzība. Un ja viņam nepienāksies sociālā palīdzība, tad viņš būs, nu, viņam būs vēlējums iet pie darba. Tad nepagarināsim no. Jā. Labi, tad varam atlikt. Jā. Kas par? Vienbalsīgi, Modris. Es atturu. Tā var būt. Paldies. 35. 2 bērnu māmiņi dzīvo Cimdeniekos. Normāli tāds mazs dzīvoklīs. Un lūgums būtu pagarināt, kaut var arī neliels parāds. Nu tad lūgums pagarināt, ja neliels parāds. Bet iepriekšējām bija mazāks. Jā, tas bija, jā, līdzēs. Otrs variants nav. Teic, ka tas pagarinājums rodās, parāds rodās, ka tie rēķi pienāk par iepriekšējo mēnesi, un tad, kad mēs skatām, tas ir jaunais mēnesis, un tāpēc šie mazie parādi nebūtu ar iemeslu nepagarināt. Bet tad varbūt to nevajag uzskatīt redzēt par parādu, ja tas tekošais maksājums, kuram vēl nav beidzies maksājuma termiņš, tad jau viņš vēl nav, viņš faktiski pēc bilancēm grāmatvežu, bet mūsu skatījumā viņš cilvēks ir akurāts un parādā nav. Ja parāds, piemēram, 3 mēneši, tad jau viņš ir parāds. Tad jau ir pāri maksājuma termiņš. Labi, tad tā nākošreiz nolēmjam, šoreiz izlaižam šitā, un nākošreiz, ja pārsniedz 3 mēnešu maksājums, tad ir parāds. Labi? Tā varam norunāt? Nu, lai nekaitinātu cilvēku. Sociālajā, varbūt, ka šitā persona arī ir, viņai jāsaka, Viņi varētu sociālā palīdzība, jo te ir 2 bērni. Jā, Ināra, varētu būt taisnība, bet es domāju, ka viņi jau ir tai redzes laukā. Labi? Jā. Nu, tad 2 lietas ir norunāts. Faktiski 3. Kā projektā, kas par un ar piebildi, kad pa tiem 3 mēnešiem nākošais gatavojot. Jā. Labi, paldies, un visi dabu izrunāt. Lūgums tiek pagarināts. Labi, tad jau. Jaunatnes iela. Jā. Kas par? Vienbalsīgi? 3-7. Invalīds, pirmās, otrās grupas, ne pirmās, kurām pārvietojas. Parādu nav, lūdzu pagarināt. Kas par? Nav problēma. Paldies. Jā. Tā nerādās, ka nevarētu pagarināt, komiteja ar lūdzu pagarināt. Pagarināt. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 39. Tika aicināts komitejas, komiteja neieradās, bet parādi bija 99 eiro. Un daži centi uzdeva Ekšteinam šo parādu nokārtot. Un tika darīts viss, lai šis parāds tiktu samaksāts. Parāds ir samaksāts. Tu aicini balsot. Es aicinātu balsot pagarināt šo līgumu. Pagarināt. Jo jauna ģimene ar maziem bērniem. Vīrs ir Francijā. Viņš ir Francijā strādāja. Viņš pats, jā? Nezinu, vai Francijā. Nu, mēs esam nobalsojuši. Pagarināt. Jā, visi balso par. Tā, 40 pa lēmumu atcelšanu. Mēs visu vasaru un pienācis jau arī jaunais gads ir ar šo cilvēku ņēmamies. Dzīvoklis, 300 dzīvoklis. Piederēja tēvam, dzīvoja kopā ar dēlu un ģimeni. Parāds sastādīja jau 6000, gandrīz 7000 eiro. Viņi piestādīja grafiku, kā viņi maksās, un parāds ir apmēram nodzēst par 1500. Viņš uzrakst iesniegumu, ka viņš gatavs no šī dzīvokļa aiziet.
un mēs tur visā ķīmiķojam, kad viņam piešķirt, un lai varētu viņam pieņemt un samainīt uz mazāku dzīvokli. Un to izdarījām, bet beigās viņš pateica, ka jūs teicaties mierā, es neko nedarīšu, nekur neiet, un pieņemtais lēmums netika izpildīts. Un tādēļ mums ir jāceļ šis lēmums, ko mēs bijām pieņēmuši, ka viņam samainīt dzīvokli uz mazāku. Tā viņš dzīvo lielajā tagad? Jā, un turpināt tiesāšanos. Un nemaksā. Nē, kaut ko maksā. Tā nevar teikt. Cilvēks jau vienmēr var mainīt. Dzīvoklis pieder tēvam. Dzīvo lielajā. Īrs līgums. Nemaksā. Pa bišķiņu. Un te ir sagatavojuši juristi šo lēmumu projektu, tādu, kā viņam vajadzētu būt, jo komitejā mēs ilgi spriedam par to. Un man būtu lūgums, ka tādu arī apstiprinātu, kā juristi sagatavojuši. Nu tad visi izlasām pirms balsošanas. Viss šitā es sapratu, ka cilvēks vienkārši negrib uz to dzīvokļu mājiņu iet, jā? Pareizi es sapratu, viņš vienkārši grib palikt tur. Tad, kad Nē, tagad. kāds viņam iestāstīja, ka nevajag, tad viņš atnāca un sāk mūs lamāt. Nu tad jau viņš negrib iet, jā. Tad, ja viņš neiet, tad atceram. Jā, labi, nu tad balsojam kā projektā. Paldies, vienbalsīgi. Tā. Paldies, ja man būtu ētāli padoties, paldies, piekrist. 41. Tad nav. 40 to vajadzēja skatīties vēl? Nē. Ko? Nē. To mēs nobalsām. Par 40 mēs nobalsām. Par īpašumiem Andra man viss tā labāk nav. Nu, bet tur viss ir uzrakstīts. Nu, jā, paldies. Apstiprināt. Kas par? Vienbalsīgi. 42. Skaists. Komitejā skatīts. Piekristīt. Tā kā projektā? Vienbalsīgi. Robežu pārkārtot. Tur ir zemes robežas apkārt, lai tur vieniem būtu tā, kā viņi grib un būtu visu ok. Lai būtu visu ok, jā. Jā. Labi, kas ir par to, lai būtu? Okay. Visiem vienbalsīgi ok. Tā. 4. Pīlāģu 1, Vikingu apmetne. Līdumi. Tas ir, lai piedalītos Laimas projektā, jā, bija jāpārkārt. Ne? Nu tad paskaidrojiet, lūdzu. Nu, kurš zina paskaidrot, jo tur kāpēc ir kopā tas viens ar to otru? 2015. gadā tika pieņemts lēmums par sarakstu izveidošanu par katru skvēru un atpūtas teritorijām. Un laika gaitā ir nedaudz mainījies. Pīlāģi jau 3, kā sākotnēji bija šajā lēmumā, ir sadalīts. Un tā atpūtas teritorija, kad ir Pīlāģi jau 1. Tas ir viens punkts, kas ir mainīts, ir vēl tika konstatēta kļūda, kā Alans Upe 3 ierakstīt divreiz ar dažādiem kadastiem. Tad ir kļūda labojumi. Tā Labi. ir kļūda labojums, un 2 vēl ir dalīti, kur arī mainās. Un ja tagad lēmas, tad tagad būs pareizi? Šobrīd būs pareizi, protams, šobrīd būs pareizi. Jā, nu tad balsojam. Uz šobrīd būs pareizi. Pret? Atturās. Laimas atturās. Jā, saistībā ar iepriekšējās reizes lēmumu, kas ir tad, kad mēs esam. Labi? Tā. Nu, tik tālu esam tikuši. 45. Mērķi vai. Individuāli, nu, kas tagad būs? Visu tur ir sarakstīts. Individuālā mājapū un individuālā mājapū. Kas tad tur mainās? Dabas pamatnes. Dabas pamatnes var būt. Nu labi, nav jau visam jāsaprot. Galvenais ir pēc pārliecības. Kas par? Nu, nebūtu tā klusu jātās kāds varētu. Skaidrs. Būs labi. Nē, nobalsojam. Jā. Nu, ja nu tā ir, kas māks skaidrs. Nobalsots ir, jā, un kāds saprat, jā. Uz šobrīd būs pareizi, tā.
46 mērķu un adreses piešķiršana. Vajag, lai stāsta, kāds jau lasām visu klusībā. Varbūt, lai ziņo. Andra, lai ziņo. Es saņemts ierosinājums par viņš lūdza mainīt lietošanas mērķi, daļai no zemes gabalu un piešķirt adresi. Viņa lūgums ir atbilstoši teritorijas plānojumam, un lēmums darīja sekretārs. Un tu adresi viņš var dabūt? Jā. Nu, te balsoja. Kas par? Nu, tagad bija pareizi. Tā, par adreses precizēšanu, 47. Vajag, lai ziņo kāds? Andri, iepatikā. Es konstatēju, ka lēmumā 2008. gadā par Alvanas ielu 19 un 19 tā, lēmumā adreses piešķirtas pareizi, bet pielikumā, kas ir skice, ir adreses uzzīmētas otrādi. Un viņu lūdzu precizēt šajā pielikumā, ka tās adreses ir atbilstošas tā kā ir pašā lēmumā. Un principā tiek skice precizēt. Likvidēt adresi, jo ēku dabā vairāk nav, ir palikusi tikai grūvišķu kauš, kas nav adresācijas objekts, un līdz ar to adresi tiek likvidēt. Tas arī uz zemes ierosinājums. Labi, nu tad mums viss ir skaidrs. Varam balsot? Kas par? Vienbalsīgi. Pa koku ciršanu 48. Nu tā tur ir. Vajadzētu skaidrot. Lūgums skaidrot. Jā, šeit varbūt man būs mazliet grūtāk, jo tos ir revīzijas jautājumi, bet situācija ir tāda, kad ir projekti. Pirmais punkts ir ārējā galvaspēļa ceļiem Groviņu Liepāju. Šo projektu ietvaros ir nepieciešams izcirst kokus. Nu kādu koku nepieciešams izcirst? Visus jau nē. Jā? 37 koku. Ko mēs gribam? Tagad vēl būtu interesanti, ja mēs nobalsotu. Tad nebūs celiņš. Tad nebūs celiņš. Mēs varētu iestrādāt pēc tam jau. Labi. Punkts ir līdzīgs tikai par citu ceļu. Pašvaldības autoceļš, Ezeres autoceļš ir Rīgas autoceļš, kur arī projekta ietvaros ir konstatēts, ka ir nepieciešams nocirst kokus. 19 koku un ir nepieciešams uzkārtēšana. Un cik iestādīsim kokus? 100. 100. Uz manu zemi. Jā. Tad jāpieraksta klāts, tad Jā. iedzīvotājiem Un mums otrs noviņšos par Es sagatavoju. zāģēšanu. Bet es domāju, ka vajag pierakstīt, ka mēs tad stādām 100 vietā. Vajadzētu Bet tur jau ir projekts. Jā, nu pēc projekta jau viņš arī Pēc ir. projekta jau droši vien, ka arī paredzēts koks iestādē. Nu labi, tad laižam uz publisku apspriešanu. Laižam uz apspriešanu. Laižam. Uz apspriešanu laižam. Bet mēs esam gatavi arī iestādīt. Labi, tā. Vajag skaidrojumu? Nevajag. Nevajag? Viss ir rakstīts, jā. Tad par to, kā rakstīts projektā. Paldies. Tā. 50. Kas to māk izstāstīt? Gint? Tur bija tikai viens punkts, par cik tur pārgāja no daudzskaitļu uz vienskaitli. Jo šobrīd paliek, ka tas viens centrs ir tikai, no centriem daudzskaitlī ir tikai viens centrs, jo Grobiņā tātad tas pārgāja pie skolas, Cimdeniekos vairāk nav, šobrīd tikai ir Robežnieku Liepa iela. Bija vairāki centri, šobrīd ir viens centrs. Tagad visiem Tā skaidrs. ir arī tikai tā. Varam balsot? Jā. Kas par? Man vienīgi viens precizējums vairākas reizes lasīju, un viņš tā kā, kā tur ir sakarīgi. Augšā ir rakstīts, ka 17. gada janvāra sēdē tika apstiprināts amats saraksts izglītības iestādēm. Ģimnāzijas amats sarakstā tika Grobiņas ģimnāzijas, iekļaut Grobiņas bērnu centra darbinieki. Tad kā lai punktā 16.6 ir tomēr, kad sociālā dienas nolikumā veik grozījums 16.6 organizēt un pāraut bērnu brīvā laika pavadīšanas centra, kurš atrodas
Nu, kas rakstīja pastāv? Vienskaitļi bija pat pretruna, jo viņi saprot tagad pēc štata sarakstu. Ja es tā lasu, ka viņi ir pie ģimnāzijas. Viens paliek dienestam, otrs aiziet. Nu, tādiem vienkāršiem teikumiem bija vairāki, tagad ir viens, un tāpēc tur ir viens skaitlī. Tā ir? Gunta. Un tāpēc 25 viens izslēgts, jo tur bija šis viens centrs, kas aizgāja zem ģimnāzijas. Bija daudz skaitlī, tagad ir viens skaitlī, un tāpēc tur ir tajā... 16, tad nevajag pierastīt. Adresi konkrēti, lai skaidri, kurš tas ir bērni. Jo tajā 25.2 paliek tas otrs centrs parādās nolikumā, ja? Nu labi, tagad varam balsot? Varam balsot? Jā. Nobalsojam, vienbalstīgi. Tā, pat tiem, kas nav skatīti komitejās. Tilti 2. Nu, tie dzīvokļi tiek atkarot Dzīvokļiem ir sagatavots inventarizācijas lietas. Inventarizācijas lietām ir precizētas platības. Nu labi, tad mēs varam tā, kad viens pakaļ otram ar vienu redakciju. Varbūt Andra pastāst, ka tik pa 6 mēneši mums ir tagad jādara un jāmaksā. Nu, šis ir konkrēts tāds lēmums projekts, un par to arī komentēt. Nē, principā ir tā, ka tagad, ja 6 mēneši nekas nenotiek, ka tur īpašumu viņš atkal tiek inventarizēts pa jaunu. Kas tas par jaunu? Varbūt šaubas. Nē, ja vērtēts pa jaunu. Un reizē adresi arī mainās, redzi, no 1 uz 4 uz 5 un 17. Dzīvokļu ierakstīšanas zemes grāmatā tiek taisīta jauna inventarizācija, un tad, kad taisīt šo inventarizāciju, konstatē platības nesadarbību. Tu tici, Modri, mēs tev ticam, un tu uzticies mums, un ejam uz priekšu, ja? Mēs tam balsojam, ka dzīvoklis tiek Jo es atdots tik zinu, ka es vadā tos inventarizētājs katru dienu gadīgi. Nu labi ir, jā. Nē, nu tad jau tiks viņš arī laists uz izsolu pēc tādas platības, kā ir uzmērīta. Tad jau viss būs ok. Nu jā, uzmērīs un tad laidīs. Varam balsot? Pa 51. Kas par? Ar līdzīgu redakciju 52. Kurš par? Vienbalsīgi. 53. Nu, arī tāpat. Kas par? Un 54. arī par. Tā. Un pa Kungu ielas 6. māju, kurš zina izstāstīt. Tas ir Tukšzemes gabals, un ielā 6 piedāvājas speciālajā ekonomiskā zona uzņēmuma MOLSEL. Ir saņemts ierosinājums šo īpašumu sadalīt divos atsevišķos zemes gabalos, un tas ir atbilstoši teritorijas plānojumam. Līdz ar to lēmums ir atļaut uzcelt zemes ierīces projektu izstrādi īpašumu un 6 zemes vienīgai. Nu, balsojam, lai sadali, jā? Nu, tā lai sadali. Tā. 56. Un pēc tevi? Andra, tad vai? Gabrietis pagastā ir izdarīts, lai mums varētu zemes gabalu iegūt īpašumā, mainīt tā lauksaimniecības zemi, uz nelauksaimniecības zemi, un tādēļ lēmums ir atļaut iegūt nekustamo īpašumu. Nav jau nekas dišs 1,68. Un ja tas cilvēks tik grib atbalstām? Jā. Kas par? Vienbalsīgi. Tā, 57. Ir uzbūvēta ēka, principā tiek būvēta ēka Jaundola, šobrīd ir uz zemes gabalu. Un tiek lūgts piešķirt adresi šai ēkai. Kas par? Tā. Mīļie kolēģi, vai kādam vēl ir kas piebilstams pie dienas kārtības? Labi, tad slēgt, kas par vienbalsīgi.